Nu, labrīt, jauna diena ir pienākusi. Kaut kāda liela laiva brauc. Forši pie jūras, riktīgi forši. Viss ir jauns. Mēs esam pilnīgi jaunā viesnīcā. Nu, šogad droši vien ir atvērta. Viņi jau gaida tos turisma masas, jo vietēji teica, ka tas pīķis sāksies kaut kad jūnijā. Nu, viss jūnijas līdz septembris, un tagad vēl ir pati nesezonas vēl galiņš. Tā kā var izbaudīt tādā mierīgā atmosfērā vēl Albāniju. Skats no balkoniņa viesnīcas ir apmēram šāds. Kā ir forši. Negribas nemaz nekur tālāk braukt, gribās te vēl vienkārši pačilot. Bet nu skatīsimies, kā diena izvērtīsies. Nu kā grupa jūtās? Nav slikta brokastu vieta, vai ne? Brokastis varēja būt tikai labākas, ne? Ir ok. Tiešām? Bet ir ziedra galds. Tas ir kaut kas jauns, vēl nebijis šajā braucienā. Labi. Šodienas pieticīgās brokastis. un pieticīgais skats. To maisiņu nerādi? Nu, protams, katram jau ir sava tā pieredze. Paņēma papildu porcijas, nevar izturēt, cik tā ir garšīga ola. Bet nu jā, šī ir starpsezona, nu vai zemā sezona, jo ēnā tomēr ir augsti, vēsīgi. Saulītē atkal riktīgi forši uzreiz ir. Nu, man ir īpašs paziņojums. Kārli, sveiciens dzimšanas dienā. Tev šis video būs obligāti jānoskatās, lai dzirdētu šo sveicienu. Nu, un iet gadījumā kādreiz izdomā atbraukt uz Albāniju, tad te ir smuki. Priekā. No. Adrijas jūra. Zemās jūras. Skaistās uz to. Nav skumīgi? Redzēji, Žeks? Hello. Žeks stāsta, ka viņš ir no Polijas līdz Grieķijai 21 stundā izbraucis 2150 km vienā pūdienā paņēma. Cilvēkam patīk braukt. Un tieši tikko... Atgādina Māri nedaudz. Tikko tieši Ivars čīkstēja, ka viņš baidās to, ka viņš varētu vienā dienā līdz Sofijai aizbraukt uz lidmašīnu. Un Žeks saka, ka viņš no Polijas līdz Grieķijai vienā pūdienā aizmaucis. Nu, bet jau vajag. Nu, sveiciens Polietim. Z Litwinami. I to mam świadków, bo oni jeszcze większy rekord zrobili dwóch. Oni byli na Ducati desertach i oni jeszcze pojechali do Wilna. Oni też nie spali. Oni mają polski? Mówili, że w Wilnie byli po 27 godzinach od Lazurowego wybrzeża. Tā būs likšu Google Translate virsū. Brīvdienas tad vajag vienkārši... Jāmauc, tieši tā. To są krajzowe. To są Greece. From Poland to Greece. In one day. No fakt. A jak na Stelvio wjeżdżają rowerami, czy tam na Gawie? Ar šitās arī kur ir Korfu, tās abas ir Grieķijas salas. Jā, es tā sapratu. Un no tās salas bišķi pa labi ir tieši Itālijas papēža apakšējā daļa. O, tā ir vēl connected. Tāpat viņš pēc 3 dienām. Nu parunā kaut ko poliski. Es nesaprotu, kā ir tik tekoši runāt latvietis. Nu parunā. Jest między
Bośnią, a we Wgrani kawałek Pirmā Latvija tāda redzu. Chorwacji. I tam w Chorwacji jest miejscowość Rijeka. Ja do tej Rijeki chcę dojechać i ostatni tą nocleg mi będzie. I z Rijeki to jest 1000 tam chyba 300 km do Białegostoku i wtedy. Okej, dobra. Też, w którym pan po prostu zdecyduje, że już wtedy wraca do domu. No ja dzisiaj mogę powiedzieć, że ja wracam do domu, ale nie wiem po co. No nieźle, naprawdę nieźle. Jestem w szoku. Grupa ir apvienojusies. Ir apvienojusies tik brīnišķīgā vietā. Tā, Hello, my friend! čau, čau. Čau, sen neredzēts. Jep. Nu, vieta nav slikta. Sveiki, veselīgi! Viss ir vienā gabalā. Smaidīgi! Smaidīgi vismaz esat! Kāja nesāp, viss ir labi. Kāja nesāp? Kā? Tev bija kāja ratā, kāja ratā? Čau. Man bija asfalts līnija. Nē, nu vietiņa laba. Var pasildīties. Nu kā tu zirpulī tur brīvināt? Kad es zirnīšu? DJI Mini 3. Nebija. Bišķēnais ceļš te būs. Dzīvais kalns ir ekti. Jūra, vai? Jūra? Tad kalns. Vai kalns vai ne jūra? Šitā ir dzīve. Tikai Albānijā tu var normāli nopirkot moci kā cilvēks. Un tā nav jāstrācās, ka tu kādu noteikumu esi pārkāpis, jo šeit visi tie noteikumi ir tikai informatīvi. Ļoti patīkami relaksēta satiksme. Tu vienojies ar tiem pārējiem satiksmes dalībniekiem tā, kā jūs vienojaties. Tā tas arī ir. Tās zīmes ir vienkārši skatam vai
Nu, Ieteikti. nu tas ir ieteikums. Jā. Jo te viss balstās uz savstarpēju uzticēšanos. Meklējam viesnīcu? Jā, laikam meklējam viesnīcu. Kā šitā pilsēta sauc? Bresta? Nē, mēs būsim tur Beretā. Bereta. Kaut kādi tur 1000 logi. UNESCO mantojums 1000 logu pilsētā. Kāpēc viņi ir mantojumā? Nu, tā ir tā vēsturiskā, jo tur visā mājām ir tikai viens logs. Jūs redzēsim. Nu būs, apstīsimies, kā izstāstīt daudzie logi. Nē, es tagad sāku filmēt. Tev jāsaka vēlreiz tas Kāds teiks. jautāja, kāpēc 1000 logu pilsēta? Pagājis kameru uz to, vajadzētu būt atbildēt. Man liekas, nav 1000, bet ir karoks. Varam skaitīt. Augšā Begis. Pils, jā, ir. Nē, bija smuks tas centrs ar to tiltiņu. Vakarā aiziesim apstīties. Klausies manī. Nu, tad tu draudzēsies tomēr, vai ne? Ak, tu tomēr draudzēsies. Interesanti, runā arabu valodā vai albāņu. Nē, zinu, ko es gribu pamēģināt. Viņu var rokās paņemt. Ui. Var paņemt rokās. Te mums ir korķis. Viņš pat murāts. Tu zini, random kaķi paņemt rokās. Tas ir iespējams. Jau. 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 Kur tev ir kaķis? Mīš kaķis? Labs kaķis? Es arī gribu ar balkonu. Jau. Labi, nolikšu to te. Yes. Skatīts klubos. Jā, arī klubos. Šis numuriņš maksāja 40 eiro. Nāc numuriņš. Toties ar balkonu. Par balkonu gan nācās pacīnīties. Puķītes, terasīta un pats galvenais skats uz vecpilsētu. Kas var būt labāks par šo? Nu, bet man liekas, te otrā pusē arī ir. Nu, labi, sāksim ar saulaino pusi. Šī brīža kuņģa izsalkuma stāvokļi varētu visus tos restorānus apēst. Šurs vīna bārs? Nu jā, var sākt. Nu, Eča, kā ir? Vienai ir izdevusies. Vai ne? Ejam pēc plāna. Gribam foršu atpūtu, siltu saulīti. Tev alus arī bija? Gribam skaistas ceļas. No, she held glass. Okay. Because I held glass. Okay. And then Tur kaut kur augšā ir cietoksnis. up to the cluster. Is this Vajadzētu viņu apstīties. kabel? What first? French fries? French fries, yes. One here. No, not for me. Es neatceru. Nesūti. Jo, Gača labprāt paņemt. Gača bija gatavs jau viņu. Ir cita glāze un cits tilpums arī. Labi, Edvard, zini. Mutes apakš. Es neatceru, es sūtīju. Tās tartarītes, 2 mītbali. Mēs 2 šiškebabi, cuciņā un vistiņā. Un te atnes kolēģiem Mums tikai man. kaut ko. Ejam dievs. Viņš lielāku porciju. Tā kā varētu teikt, ka šodienas laikam gavēju salīdzinot. Vienas ūdeni. Vai ne? Nu, beidzot atnāca mājas salāti, kad jau visa gaļa ir apēsta, bet lai būtu garšīgāk salātiem, es pasūtīju vēl vienu gaļas iesmiņu. Pilnīgi visu moču Ko? Vēl viens cūkas iesmiņš. Tas ir tāds, Ņem. Šis ir lielākais, kas ir bijis manā kamerā šī procesa laikā. Vēl viņš mani nav dušā filmējis. Tad būs lielākais. Varbūt. Par to vēl strīdās visi. Skats labs, kā tam tiltam pāri.
Tas bija Moskvas. Nē, tas bija smuks tilts, atceries? Ko tev tur rāda? Tev labāk rāda nekā man. Nu, Labāk tev ko plēja kvalitāte. visu. Droši vien. Nu, ar to arī šodien beigsim. Aiziesim vēl apēst kādu kūciņu. Nu, tas ir, es apstīšos kā citādi kūciņas, es kūciņas neēdu. Ja vien Jānis neuzsauks. Pilsētiņa smuka. Nu, un tad jau tiekamies rītdien. Čau. Ko tu saproti vārdu zupa? Zupa, labi. Saldējums. Tad viena porcija ir 70 lekas, kas ir 70 centi. Cēl par godu Edvardam zupa. Lai labi garšo. Šausmīgi daudz cilvēku. Viņi ir visur. Egils pateiks kāds braucamais. Šo nepateiks, ka tu esi Albānijā. Te kaut kāda problēma ir notikusi. Ну, хотя мы не едем толпой, потому أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله